Sarunas par sportistu karjeras līkločiem podkāstā ārpus trases. Šīs epizodes viesis Niks Saulītis. Niks ir distanču slēpotājs, kurš krājot pieredzi ir pabijis teju visā pasaulē, iegūstot vērienīgus rezultātus un godalgotas vietas. Tam jau strādā mikrofons. Tad ir labi. Kā tu jūties? Paldies, ļoti labi. Ko tu šodien esi jau paspējis izdarīt? Šodien kā sestdienas dienā pagulēju ilgāk, kā jau brīvdienās pienākās. Un mazliet pastrādāju šobrīd aizrīt aktīvu starpsezonu, kas nozīmē, ka nevis tu atpūties un guli, bet tu sāc plānot nākamās sezonas plānus. Šodien pastrādāju nedaudz pie jaunās prezentācijas izveides nākamajai sezonai un maz drusciņi pastrādāju pie pasākumu kalendāra, attiecīgi pie sacensību kalendāra. Tā kā aptuveni, šobrīd aizritēja diena tā. Tu minēji par prezentāciju. Kas tas tāds ir? Ko tu tur liki iekšā? Par ko? Prezentācija, protams, ir par mani kā sportistu, ar kuru es izeju attiecīgi uz kādu sarunu pie kāda nākamā iespējamā atbalstītāja vai attiecīgi esošā, kuru atspoguļoju sezonā aizvadīto un nākamās sezonas ieplānoto. Un attiecīgi tad aizrit sarunas ar sponsoriem par attiecīgu sadarbību un tā tālāk. Jā. Ja sāki par sponsoriem, tad es tev pajautāšu, kas ir tevī līdzšinējie sponsori? Līdzšinējie sponsori šajā sezonā tieši lielu nesumu nesa Latvijas Olimpiskā vienība, kas ir zem Latvijas Olimpiskās komitejas, tātad attiecīgi valsts iestāde. Un tad man ir pāris privātie uzņēmumi, gan lielāki, gan mazāki. Viens no tiem, varu minēt, ir Modules Engineering, kas ir būvniecības uzņēmums. Tad, protams, sponsori ir, kas ir tuvi draugi, kas to tā kā atbalsta un redz kaut kādu potenciālu. Tad, protams, ar pazīšanām ļoti liels pluss nāk, ka tu vari iegūt kādu finansējumu attiecīgi, var arī kvalitatīvāk trenēties, startēt un tā tālāk. Bet tu neminēji vienu no galvenajiem, man šķiet. Ne? Viens no galvenajiem? Jā. Nu, Es paskatījos tavu Instagramu. labi. Par Red Bullu tu neko nepastāstīji. Ar Red Bullu mums ir sadarbība, bet mums nav sponsora nekāda veida līgums. Mēs esam uz konkrētu attiecīgu periodu vienojušies par attiecīgu tā kā sadarbību uz konkrētu pasākumu, un tas nav mans sponsors. Red Bulls ir sarežģīta vieta vai organizācija, kur tikt pie sponsorējuma vai būt tas saucamais Red Bull atlīti. Tas ir sarežģīti, viņiem interesē augsta līmeņa ekstrēmi sporta veidi, un viņiem ir augsti nosacījumi, tā kā tur kurš katrs netiek iekšā. Tā kā mums tāda īstermiņa sadarbība. Vairāk nav? Nē, mums izbeidzās sadarbība. Mums bija tieši sadarbība uz... Viņi organizēja Latvijā sacensības Red Bull stikla kalna izaicinājumu, un viņas balstīts uz distanču slēpošanu ar interesantu formātu un vispārēju, un attiecīgi palīdzēju šo pasākumu nopopularizēt, mēs tādu veidu sadarbību izveidojām. Tā kā sponsors tas nav man. Labi. Tev patīk vispār tas, ko tu dari? Jā, jo palieku vecāks, varbūt apzinīgāks vai mazliet apzinos vairāk tās vērtības, tad man šķiet, ka ar katru gadu iemīļoju to arvien vairāk un vairāk. Tā kā jā, es varētu teikt, ka man patīk tas, ko es daru, jo visticamāk, ja man nepatiktu, es noteikti arī to nedarītu un par to necīnītos. Jā, tā kā man patīk. Tu iesāki par vecumu, tāpēc es tev jautāšu par tavu izglītību. Jā. Es zinu, ka tu esi pabeidzis Medansals ģimnāziju. Tieši tā. Tas bija pirms 4 gadiem. Jā, precīzi. Ko tu darīji tālāk? Tālāk iestājos Rīgas Tehniskajā koledžā, kur mācījos par auto apkalpes speciālistu. Auto man arī ļoti tuva tēma. Un tad bija periods, kad sākās Covid, skola sākās attālināti un vispārējais, un pavērās mazliet lielāks iespējas sporta lauciņā.
Un tad, attiecīgi, es sāku arī strādāt, vajadzēja ienākumus, par kaut ko jādzīvo un tā tālāk. Tad sanāca, kad studijas nepabeidzu, aizgāju. Un tad pievērsos vairāk, nopietnāk sporta lietām. Un es domāju, ka arī diezgan veiksmīgi šobrīd virsos uz priekšu tieši sporta jomā. Protams, apvienojumā ar darbu un kaut kā tā. Cik ilgi nomācījies? Pusotru gadu un pusotru gadu, un tad tieši bija tas Covid periods. Mums Covid sākās, ja nemaldos, janvāra beigas, februāris kaut kas tāds. Un tad sākās tā attālinātās studijas, tad es tur braucu uz nometnēm, startēju un tā tālāk, un tas viss palika otrajā plānā. Kas neuzskatu, ka tas bija pareizi, bet tāda bija mana izvēle, jā. Tagad nenožēlo? Nē, noteikti nē. Man ir jau tā kā vīzija un kaut kāds plāns, ko es gribētu pamācīties. Kad? Tas, lai paliek pie manis, bet jā, ir. Gribētu mācīties, ja? Nezinu, vai gribētu, bet jā, ir lietas, ko vajag izdarīt. Un tā varētu būt viena no tām, kas tā kā varētu manu karjeru privātajā dzīvē, bet darba dzīvē varētu pacelt uz augšu. Tas ir kaut kas ārpus sporta vai? Jā, tas ir ārpus sporta šobrīd. Ir arī, protams, lietas, ko es gribētu realizēt sporta jomā, bet es esmu vēl jauns un man jāpasmaļās vēl pieredze tajā visā, un tad attiecīgi varbūt varēšu nodot savas zināšanas kādam jaunākajam. Es tagad uzjautāšu tādu nepatīkamu jautājumu. Kas notiktu tad, ja tu tagad satraumētos un nevarētu pilnvērtīgi sportot? Tas ir tā kā uz ilgtermiņa periodu vai uz kaut kādu īsti? Es nezinu, tā kā iedomājies kaut kādu savu ikdienu, kaut kādu svarīgu sastāvdaļu. Labi, ar ēšanu to nevaram salīdzināt, bet, piemēram, tev noņem tā sporta aktivitātes nost. Es pieņemu, ka jebkurš cilvēks jūtas sarūktinātāks, netik varbūt laimīgs un tā tālāk, jo manuprāt, ķermenis ir radīts kustībai. Un es domāju, ka tas būtu tāds diezgan sāpīgs, nepatīkams trieciens, bet īstenībā runājot par traumām, nav tā, ka trauma nav. Viņas ir. Es esmu gan kritis, gan ir satraumēti muskuļi, gan viss kaut kas. Tā ir daļa no viena daļa no tā sporta, kas viņa ir. Tā ir tā nepatīkamā puse. Vispār sportā tā nepatīkamā puse ir ļoti liela. Gan smagi treniņi, gan agri rīti. Tas viss saliekoties kopā, bet tas viss aizstāja to patīkamo daļu, ka tu to izdari. Kad, iespējams, tev sanāk kāds rezultāts, uz kuru tu varbūt esi gājis. Ir ļoti daudz lietas, kas nesanāk. Vairāk nesanāk, kā sanāk. Manā gadījumā, man personīgi. Tieši attiecinām uz rezultātu, uz kaut kādu formas sasniegšanu. Tas tāds interesants, vesels process. Un sports ir 24/7, kad tu nevari tā treniņš beidzas viss. Tagad mājās dīvainā, čips ir rokās. Tu tā nedari? Īstenībā nē. Esmu kādreiz to darīju, bet šobrīd esmu tā mazliet pamainījis to visu un atradinos mazliet no cukura un no tādām sīkumiem, kas ilgtermiņā rada kaut kādu iespēju un labsajūtu un visu pārējo. Zini, kāpēc es tev to jautāju? Tāpēc, ka ir sportisti, kas ir jaunāki, drīzāk par tevi, kas satraumējas un pamet sportu. Jā. Tev tā ir bijis? Jā, es īstenībā pabeidzot vidusskolu, atnākot no Madonas uz Rīgu dzīvot, tajā starp vasaras periodā man bija lielas pārdomas, ko darīt tālāk. Mums bija izveidota vidusskolas laikā rollerslēpošanas komanda, kas kaut kā sistemātiski no gada uz gadu palika arvien labāka. Nāca daudz bonusu klāt, bija treniņu nometnes apmaksātas, viss kaut kas, un beigās sanāca tā, ka tā komanda vienkārši beidzās. Kāpēc beidzās? Jūs izaugāt?
mēs nevis izaugām, bet tur es negribu iedziļināties, bet vienkārši sanās tā, ka tā komanda tā kā likvidējās. Un tad bija tā kā tev jāizlem, ko darīt tālāk. Es esmu tā kā sportojis to visu vidusskolas periodu, un ko tālāk, ko darīt. Vai nu tā kā iet tajā lielajā sportā, bet lielajā sportā iet, kur tu ņemsi naudu, finansējumu, kur tu trenēsies, kur tu dzīvos. Tas viss tāds ļoti sarežģīts jautājums. Vai arī bija otra opcija iet strādāt, kā es saku, būt parastajam cilvēkam, kas ir iet uz darbu attiecīgi un veidot privāto dzīvi, vai arī kaut kādā veidā cīnīties un tikt līdz tam. Tad īstenībā kaut kādu pusotru mēnesi tajā vasaras periodā es biju sev pateicis, ka viss man pietiek, bet tas pusotrs mēnesis atnes man atpakaļ. Tas bija ļoti ātri, atnes man atpakaļ atbildi, kad vajag turpināt. Un tad pamazām no gada uz gadu, cik no gada uz gadu, tagad pagājuši 4 gadi kopš vidusskolas beigšanas, tā kā mazliet virzos uz augšu un uz priekšu. Man ir tāda sajūta, un es domāju, ka tā arī ir. Un tad pagājuši gadu man sanāca ziemas periodā jau tikt uz startu pasaules kausa posmā, distanču slēpošanā. Tā kā, jā, virzamies uz priekšu. Kā tu vispār pabeidzi vidusskolu, jo tu nebija bieži skolā? Skolā man bija tā, ka es daudz nemācījos, es tā vienmēr kaut kā figurēju, kaut kā cauri, un ja kaut ko vajadzēja iemācījos, man diezgan labi galva strādāja uz tādām lietām. Bet ļoti bija atkarīgs no pasniedzējiem, attiecīgi skolotājiem, kas tev attiecīgo priekšmetu pasniedza, cik viņi ļoti tev nāk pretī. Bija iespēja pirms braucot uz kādu nometni ilgāka termiņa vai kaut ko izpildīt darbus ātrāk, attiecīgi tu tēmu izņem ātrāk vai pats izstrādā tēmu. Bija iespēja jau varēja attālināt kaut ko nokārtot. Un bija arī pasniedzēji, kas no mazsvarīgāka darba tevi atbrīvoja. Vai tur, piemēram, no kāda mājas darba, vai tur mazsvarīgākas ieskaites vai kaut ko tādu. Un tad, attiecīgi, tā es arī to skolu pabeidzu. Un nebija nemaz tik traki. Gribētu redzēt, kā bebiši tev atļauj kādu darbu. Tur bija, jā. Tas, es saku, atkarīgs no pasniedzēja, jā. 4 ielika, vai ne? Man liekas, man pat 6 bija kaut kāds. Un man vidējā bija kaut kādi, manuprāt, 7, ap 7, tā kā ļoti optimāli. Nebija nekas tāds baigi slikti. Man tā nebija. Tad, kad es nebiju skolā, man bija pārplīsis ahilejs, man lika NV, un tad tur pārvērtās par vieniniekiem. Jā, tas saka, tas ir atkarīgs no pasniedzēja. Es redzēju, ka tu piecēlies. Mēs jau slēpošanā ļoti maz esam. Tā reāli. Tā kā nav apjomīgs cilvēks, ka, piemēram, ja tu salīdzini skriešanu un slēpošanu, un ja tu salīdzini vēl tādus, kas, piemēram, tur ir vispār pretendenti tur startēt kādā pasaules kausā, tad mēs tur esam uz vienas rokas pirksti, tur kaut 3-4, maksimums 4. Tā kā es nezinu, ko es tur, visi ir draugi, un jā, mēs maza nācija tādā ziņā. Tev nav neviena ienaidnieka? Nav tāda cilvēka? Sportā? Jā. Nē, es domāju, ka ne. Jūs esat draudzīgi? Jā, vairāk vai mazāk. Tur vairāk, man liekas, ir runa par to kopīgo valodu. Vai jūs tā kā esat, kā draugi, piemēram, kā cilvēki, ja viņi ir draugi, tad viņi ir. Bet tā, ka mēs tur kādā naidā esam vispār, nē. Nav tur neviena tā. Tev nav bijis tā, ka sacensību laikā kāds tevi pagrūž vai? Jā, tas jau sportiskais tāds azarts gars, bet tiklīdz tu iebrauc trasē, tev visi ir konkurenti. Tas ir individuāls sporta veids. Un tad, attiecīgi, ārpus trases, tas jau kā tu uzvedies vai kā tu komunicē ar pārējiem, tas jau ir attiecīgs no tevis atkarīgs. Tā kā man ar to problēma nav. Sportot sāki tieši ar slēpošanu vai kaut ko citu darīt? Vispār sports sākās, es pats neatceros precīzi, bet esmu runājis ar bērndārza audzinātājām. Un vecākiem, protams, sākās bērndārzā bija sporta kaut kāds pulciņš vai kaut kas tāds. Jā. Un tad tajā laikā jau es tur kaut ko aktīvi tur darbojos, kaut kādas tur bumbas pārdījām un tā tālāk. Bet pēc tam sākot iet sākuma skolā sāku futbolu spēlēt. Un īstenībā padevās diezgan labi. 2. vai 3. klasē es biju turnīrā
kur veidoja Latvijas futbola izlasi U9, U10, kaut kas tāds, manuprāt, bija. Bet es tajā atlasē, es biju vienīgais no Madonas tā reģions, tad bija vai novads vai kaut kas tāds bija. Un es toreiz netiku iekšā tajā sastāvā, bet es joprojām turpināju spēlēt futbolu un, manuprāt, līdz 6. 7. klasē es aktīvi spēlēju. Un tad paralēli 2. klasē aizsākās tā distanču slēpošana, tad mani vecāki tur veda uz tiem treniņiem. Tad sākās pirmās sacensības jau tur uzvaras, vēl kaut kas, tad pirmais Latvijas čempionāts arī uzvara, tad tur aizbraucām uz Igauniju un vēl tur kaut kur. Un pamazām tas tā kā ievilināja iekšā. Tad es esmu gan hokeju spēlējis, arī paralēli ārpus tā visa hobija līmenī, protams. Un gan aktīvs visās jomās, jā. Tā kā basketbolu arī esmu spēlējis, arī vieglētikā esmu gan lecis tālumu, gan skrējis garās distances, arī sprintus esmu skrējis. Tā kā ļoti vispusīgi. Un tas viss kaut kādā kopumā arī uztaisīja to distanču slēpošanu, kas ir no visa pa bišķiņai, pa drusciņai. Ļoti tāds individuāls sporta veids, kur iesaistīts gandrīz visas muskuļu grupas. Tā kā, ja tu gribi būt stiprs slēpošanā, tev jābūt vispusīgam. Ja nebūtu slēpošanas, būtu kas? Futbols? Iespējams futbols, bet, manuprāt, tāda opcija vēl pastāvēja motokross iespējams. Mans tētis aktīvi brauc motokrosā, hobija līmenī, bet, principā, katru bērnības nogali mēs bijām motokrosos vasarā. Arī īstenībā ziemā. Ziemā bija ledus braukšanas un viss kaut kas. Tā bija ļoti tuva tēma, bet līdz tam mēs kaut kā netikām, un tad slēpošana paņēma virsroku. Kāpēc tev arī patīk mašīnas, vai ne? Iespējams, jā. Tehniskas lietas man patīk, jā. Mocīši patīk un automašīnas patīk, jā. Daudz sodas esi saprātīgs. To jau tā nevar teikt, bet kaut kas druscīt ir, bet tā mēģina. Tiesības vēl ir. Protams, jā. Mēģina uzvesties godīgi uz ceļu. Jā. Tu piekrīti apgalvojumam, ka Madona ir ziemas galvaspilsēta? Ja mēs šobrīd skatāmies tieši uz pasākumu organizēšanu, kas attiecās ziemas sporta veidiem, tad, kas ir biatlons, slēpošana, orientēšanās sports, suņu pajūgas sacensības, tad jā, mums šis komplekss Meceres iela sporta bāze kaut kādā veidā no gada uz gadu attīstās. Apjomīgāki pasākumi tiek organizēti un tas viss tādā ziņā jā, bet ja mēs runājam tieši par sniega biezumu, to segu, tad, manuprāt, Alūksne mūs varētu izkonkurēt no gada uz gadu, bet, protams, tas atkarīgs no nokrišņu daudzuma un visa pārējā. Bet jā, es domāju, ka tā varētu būt Latvijas ziemas galvaspilsēta pavisam noteikti. Kas bija tava pirmais slēpošanas treneris? Vispār es iestājos sporta skolā biatlona nodaļā, un tur bija vienkārši izveidotas tās bērnu grupas. Manuprāt, cik es atceros, tie treneri rotēja. Tev vienu dienu ir pie viena trenera, otru dienu pie otra. Attiecīgi tev kaut kāda šaušana, tad tev vēl pie trešā trenera. Tad bija, joprojām ir arī šobrīd Aira Bērziņa, Hunārama, Arnis Šmugais. Tie bija man liekas, tie pirmie treneri, ko es atceros, kas tos kaut kādus pamatus lika. Un tad jau, tālāk jau bija savādāk. Un tagad tev ir treneris no Rīgas? Šobrīd ir tā, ka tieši šonadēļ esmu uzsācis aktīvu meklēšanu, bet sarunas ar iespējamiem jaunajiem treneriem. Tā kā šobrīd neesmu vēl vienojies, bet līdz šim man bija trenere no Madonas puses. Agnese. Ļoti grūti, bet nepārklājas īsti ne sacensības. Viņi ir jaunieši, viņi ir savs darbs, un attiecīgi tas laiks priekš manis ir ļoti limitēts. Un, ja es šo iespēju varu palielināt, ka man iespējams kāds treneris ir klāt treniņos, ne tikai nometnēs, bet arī treniņos, tad noteikti es šo izmantoju. Un, to, ko es varēju paņemt no viņas, es domāju, es esmu ļoti veiksmīgi paņēmis un gribu virzīties varbūt uz priekšu. Viņai maz drusciņi tas lauciņš šobrīd, viņi iet uz to biatlonu pusi ar savām jaunajām meitenēm. Tā kā es tur vairs neredzu īsti sevi tajā. Tāpēc arī, jā. Kur ir vieglāk startēt Madonā vai ārpus Madonas?
ietvaros? Latvijas ietvaros ļoti atkarīgs no trases un no laikapstākļiem. Īstenībā trases visas ir salīdzinoši līdzīgas, ja mēs runājam par ziemas periodu, bet ļoti pēdējos gadus esmu ievērojis, man ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Ja, piemēram, mums ir ārā ziema, bet ir +3 grādi un līst lietus, tad noskaņojums ir nekāds un tad ļoti grūti ir sevi noskaņot un saņemties. Bet es domāju, ka nav man nekur grūti tā startēt emocionālā ziņā. Tieši par to gribu pajautāt, kā tu noskaņojies startam? Ko tu dari? Kāds ir tavs rituāls? Īsti rituāli tā kā nevaru nosaukt, bet ļoti svarīgi ir labi iesildīties, kas ir pats pamats. Tad attiecīgi es parasti esmu tāds mierīgs, neesmu stresains vai kaut kādā tādā veidā, kaut kādos atbildīgos startos. Tas stress ir lielāks, bet nav tāds, ka viņš man traucē. Un attiecīgi īsi pirms starta, kad notiek iziešana uz startu vai kaut kā, tad jau tās domas vispār nomainās, atslēdzies, un tad jau, kad iebrauc trasē, tad jau viss ir savādāk un viss iet pa plānu vai attiecīgi neiet pa plānu. Tev ir bijis tā, ka tev ir sacensību diena un tu pēkšņi izdomā viss negribu startēt? Tā kā nestartē? Bez iemesla noteikti nē, jo gribās startēt vienmēr. Ir pat vairākas reizes esmu kļūdījies ar to, kad varbūt nejūtos labi vai ir bijis slikts miegs vai 2 dienas atpakaļ bijusi, piemēram, temperatūra vai viegla saaugstēšanās. Un tad tu domā, nē, jāstartē, man taču viss ir labi. Bet attiecīgi nostartē, un tas tev iedzina vēl lielākā bedrē, un attiecīgi tu saslimsti atkārtoti vēl smagāk vai kaut ko, un tas tev iedragā vēl vairāk. Par nestartēšanu īsti, laikam, es neko nevarēšu pateikt. Vienmēr gribās startēt un gribās vēl. Tas... Vienmēr jūties gatavs, jā? Varbūt ne gatavs, bet azarts noteikti tajā ir, ka tu vari pierādīt, vari atkal startēt, braukt, jā. Nav tas satraukums tik liels, jā? Nē. Pareizi noskaņojies, man nebija atrādāt. Nē, tas atkarīgs no cilvēka ļoti, kā tu to spriedzi panes, kā tu jūties tajā sabiedrībā. Tev nav grūti tad, kad tu aizbrauc uz treniņu nometnēm ārpus Latvijas, ka gribas mājās? Īstenībā nē. Es esmu tāds diezgan patstāvīgs cilvēks. Un attiecīgi aizbraucot, es zinu, kāpēc tur esmu aizbraucis, man jāizdara attiecīgs darbs. Es to izdaru, un tad es varu atgriezties mājās. Un tad es tā kā smējos, ka es dzīvoju tā kā 2 paralēlas pasaules, kas ir viena sporta pasaule, viena ir parastā dzīve. Tas viss kaut kā jāvieno kopā. Un tad sanāk to parasto dzīves, to nometnes periodu tu vispār atliec. Tev nometnē mainās pilnīgi pienākumi, tu izdari treniņu darbu, un attiecīgi tev ir vairāk brīvā laika. Un tu tā kā nesaproti, kas pa lieta. Ķermenis ir šokā, kā tev var būt tik daudz laika. Tu tur, sēdi vai telefonā, vai lasi kādu grāmatu vai kaut ko tādu, vai analizē kaut kādus treniņus vai video, vai soc tīklos kaut ko posto un darbojies. Tā kā jā, tas tāds mājās braukšana un gribēšana parasti nav. Jo, ja tu, piemēram, brauc to nometni, tad noteikti tā vieta ir kvalitatīva. Tu zini, ka tu tur atrodoties, tu tikai progresē. Un tas tāds liels bonus. Un tā ir tā lieta arī, uz ko es tiecos, kad konkrēti un regulāri vajag treniņu nometnes, no uz kurām tu vari tā kā dzīvot. Un tā kā audzēt to rezultātu un to savu sportisko varēšanu. Tu treniņu nometnēs esi kaut ko sastrādājis? Problēmas radījis? Pēdējā laikā, protams, ka nē, jo tagad jau ir apzinīgs vecums un uz tām sastrādāšanām tas prāts nenesās. Bet, jā, protams, bijām jaunāki, tur braucām uz nometnēm ar vairāk jauniešiem, puišiem, un tad jau tur viss kaut kas bija. Domāju, kā jebkuriem puikām pagalmā. Piemēram, bija ļoti aktīvi saucamā kurmja spridzināšana. Un tad mēs tur šeit pa naktīm spridzinājām viņu un esot nometnēs. Un tad bija, protams, bija rājieni no treneriem un viss pārējais. Un
ar vārdiem, ka būs jābrauc mājās un visu pārējo. Tā bija viss kaut kas un jā, interesanti bija. Tagad tā nedarītu vairs, vai ne? Es nesaku, ka nedarītu, bet nav pat tādas domas. Ja tu būtu vienā nometnē ar jaunāka vecuma bērniem? Tad nē, protams, ka nē. Bet ja viņi izdarītu, tad viņas sabārtu? Ja viņi izdarītu, atkarībā, vai es būtu atbildīgs par to nometni, vai es nebūtu. Vai es būtu kā dalībnieks, tad es gan jau papriecātos. Jo es arī biju tādā situācijā pats. Tā kā, jā. Mans jautājums, tu pats tur darbojies vai tev kāds palīdz? Jā, sociālos tīklus veidoju pats. Pašmācības ceļā arī esmu, domāju, diezgan veiksmīgi apgūjis, kā to visu veidot un izveidot. Un tas viss tik ļoti strauji attīstās, kad visu laiku tev jāmācās no jauna, visādas jaunas lietas. Un man īstenībā tas patīk. Un jā, tas arī palīdz sevis popularizēšanā, atbalstītāju popularizēšanā. Jā, tev ir pietiekami liels daudzums sekotājs. Jā, tas skaits palielinās ar katru dienu, un viņš aug, jo tu vairāk tajā ieliec darbu, ideju un vispārējo, jo vairāk tos skatītājus, sekotājus var savākt, kas attiecīgi, jā. Kas varētu būt tavi atbalstītāji arī, vai ne? Jā, protams. Tas cilvēki pamana šobrīd sociālos tīkli ir, es domāju, numur 1 platforma, kur vispār cilvēki redz, kas tas tāds ir un ko viņš dara un kaut kādu portfolio izveido par tevi priekšstatu. Jā, noteikti. Tu iedvesmojies no kāda? Skaties kādus citus slēpotājus, sportistus? Jā, protams, sekoju līdz tur kaut kādiem top vīriem, top dāmām, kas ir pasaulē. Varbūt neiedvesmojos, bet vienkārši apskatu, ko viņi dara un kā viņi dara. Noteikti es domāju, ka tur top kaut kādi 5, kas ir slēpotāji. Pavisam noteikti tos sociālos tīklus paši neveido. Viņiem ir noteikti kāds mārketinga speciālists, kas to izdara priekš viņiem. Vai otrādi, kad ir cilvēki, kas pa viņiem raksta un viņi vienkārši to reposto savā kontā vai kaut kā tam līdzīgi. Uz doto brīdi, laikam, ka nē, uz doto brīdi, bet tā ilgtermiņā, ja man nebūtu tam vispār laika un tā, tad varbūt, ka jā, tas atvieglotu daudz ko. Jā. Tas tev ir plus, sociālai tīkli? Jā, es domāju, tā ir viena no tādām lietām, ar ko es varu iziet pie potenciālā sponsora vai sadarbības partnera, kad, lūk, man ir profils vai profili attiecīgajās platformās un ir attiecīgs sekotāju skaits, un ir aktīvie sekotāji un vispārējais. Tas man palielina iespējas ar viņu sadarboties, un viņš ir varbūt ieinteresēts sadarboties. Tā kā jā, es domāju, tas ir liels pluss mūsdienās. Sociālos tīkli ir ļoti liels pluss sportistiem, pavisam noteikti. Ko tu novēlētu sev pirms, kad tu sāki sportot? Sāku sportot? Sen jau, bet slēpot no 2. klases, no 9 gadu vecuma. Jā, ko tu novēlētu sev 9 gadu vecumā? Ja tu sevi satiktu mazu tagad? Labs jautājums. Ko tu pateiktu? Ko tu gribētu tā kā mainīt visā tajā procesā, ko tu esi? Laikam, ka neko. Tāpēc, ka tad jau es nebūtu izaudzis tāds, kāds esmu šobrīd, un varbūt nebūtu tur, kur es esmu šobrīd. Varbūt tur varētu teikt, varēja trenēties vairāk, vai varētu veltīt vairāk laika tur uz kaut kādām niansēm vai kaut ko tādu, bet tas, man liekas, ir daļa no procesa, un viss ir kārtībā. Ko tu novēlētu vidusskolēnam, kurš būtu tieši tādā pašā situācijā, kā tu pirms 4 gadiem? Tu nevarēji izlemt, turpināt vai nē? Ļoti jāizvērtē. Jāizvērtē ir tas, vai tu konkrēti zini, ko tu vēlies apgūt studijās, ja tu izlem studēt. Ja ir konkrēta joma vai konkrēta sfēra, ko tu tiešām gribi apgūt, tad to vajag iet un darīt, es uzskatu tā. Un otra opcija ir aplūkot, šobrīd ir pieejami sportistu vietas dažādās skolās Latvijā, arī ārzemēs un vispārēj, kur tu vari apvienot savu profesionālo sportu ar šīm studijām. Un tāda trešā opcija, ko es redzu, ja tev ir iespēja iet tajā lielajā sportā
un tiešām pamēģināt un būt tam profesionālim, un ja tu tiešām to gribi, tad jā, es noteikti uzskatu, ka tu vari droši iet, un ja tev nesanāks, kurā brīdī atgriezies, iestājies skolā, pieņemsim, un to skolu pabeidz, jā, un tas viss kaut kā roku rokā. Tu nebūsi pazaudējis tos gadus tāpatās būsi sportojis, būsi tāpatās kaut kādu izaugsmi dabūjis, varbūt ne tieši studiju jomā, bet noteikti kā personība, kā cilvēks tu būsi audzis, iespējams paceļojis, un viss kaut kādas bonusus no tā arī var dabūt, jā. Nē, noteikti nē. Es sevi saucu par pusprofesionāli, ja tā var teikt, jo, manuprāt, profesionāls ir tāds cilvēks, kas dara profesionālu darbu, kas šajā gadījumā ir sportists un saņem par to atalgojumu. Tad tu esi profesionāls sportists. Es atalgojumu nesaņemu no sporta, tā kā es to sauktu par tādu pusprofesionālu sportu. Sportistu, jā, sportu. Nu, tev kādreiz būs jābeidz karjerā, vai ne? Jā, protams. Jā, iepriekš jau minēju, kad vajag vēl pavākt pieredzi un to visu izlaist caur sevi, lai maksimāli labāk pēc tam nodotu kādam jaunajam censonim to visu. Jā, es esmu par to domājis. Protams, es neredzu to sevi kā treneri reāli kā pamatdarbu, jo šobrīd, manuprāt, Latvijā tas atalgojums ir pārāk mazs, lai tu varētu kvalitatīvi dzīvot no trenera algas. Bet jā, treneris ir baigi foršā lieta, jo tas sports ir tuvs, un tad tu attiecīgi tajā vari darboties katru dienu. Attiecīgi vari veidot tos savus audzēkņus par kaut kādu augli. Un, jā, interesanti. Varētu būt, ka noteikti es kaut kādā ziņā to pamēģināšu, vai ir īstenībā bijuši jaunie sportisti ir jautājuši, vai es veidoju treniņu plānus un kaut ko tādu, bet šobrīd man tam īsti nav laika, un es arī to nevēlos pagaidām darīt. Tā kā jā, varbūt nākotnē. Tev ir kādi fani? Fani? Kā jaunāki audzēkņi, slēpotāji? Tā konkrēti es varbūt nezinu. Varbūt kāds ir noteikti, ir redzējuši, zina noteikti, bet tā konkrēti, kad ir, protams, tur nākuši klāt, kaut ko teikuši, kaut kādās tur sacensībās vai kaut ko, bet tā konkrēti nē, ka tur man kāds, sociālos tīklos, tur, piemēram, raksta katru dienu no jaunajiem puišiem vai meitenēm, tā nav. Ir pieauguši cilvēki, jā, kas fano, kas arī regulāri iedod savas emocijas rakstiskā veidā vai pazvana pa telefonu vai kaut kā, kas ir patīkami, protams. Tev tas ir svarīgi? Tev iekomentē kādu publikāciju? Varbūt nesvarīgi, bet tas noteikti rada kaut kādu patīkamu tādu, kad cilvēks redz, pamana, viņš vēl izsaka savu viedokli. Ja tas ir pozitīvs, vispār ideāli, tad tas tādu, jā, tāda labsajūta noteikti rada, jā. Tev sacensībās labāk patīk startēt, tad, ja tev ir kāds atbalstītājs pazīstams vai kad ir pilnīgs klusums? Tā nekad nav, bet... Man īstenībā tas... Tu nedzirdi? Nē, es baigi tā kā... Kādreiz man bija tā, kad man nepatika, kad mana vecāki brauca skatīties sacensības. Man kaut kā bija tā... Negribēji izgāzties? Nē, es negribēju izgāzties, bet es atceros, ka mammai vienmēr tur bija nenormālais stress. 50 reizes lielāks kā man, jā. Un tad es domāju, ka man to tā kā nevajag. Un tā, bet man ir tā, ka es arī trasē esmu tāds ļoti patstāvīgs, individuāls. Tādu reālu viedokli es uzklausu tikai piemēram, no trenera, kas trasē kaut kādu informāciju sniedz vai kaut kādu padomu vai kaut ko. No visiem pārējiem ir tikai kaut kādi uzmundrinājumi vai kaut kas, bet tas man neko baigi daudz nemaina. Vai, ja, piemēram, tas nav pēdējais kalns, kaut kas izšķirošs un tā tālāk, tad es teiktu, ka man nav īsti tā kā svarīgi, vai ir tur kaut kādi cilvēki, vai viņi vairāk vai mazāk. Tas, domāju, man to rezultātu vai nemaina. Jā, tu gribi kaut ko varbūt pateikt? Nē, ko es tur teikšu? Samantējiet. Kādi ir tavi nākotnes mērķi? Tieši šodien veidoju prezentāciju par nākamo sezonu. Kas tur bija? Es jau 3. reizi dzirdu par to prezentāciju. Tātad
jautāju vienu un to pašu jautājumu. Ne? Es jau varu neteikt, ka es veidoju prezentāciju. Meklēt treneri. Meklēt sponsorus. Jā. Kādi ir tavi nākotnes plāni? Plāni noteikti progresēt kā sportistam, kā cilvēkam. Un saistībā ar sacensībām nākošajā sezonā ir plānots, vasaras sezonā ir ieplānots startēt pasaules kausos rollerslēpošanā, kas ir 3 posmi Kazahstānā, Latvijā un Itālijā, kas ir pasaules čempionāta ieskaite. Un attiecīgi ziemas periodā ir plāns turpināt iesākt to, kas ir starti pasaules kausa posmos. Un attiecīgi to startu apjomu palielināt no sezonas sezonu. Tā kā tāds ir šobrīd plāns, jā. Nu, ko es tev novēlēšu veiksmi un gaidīsim tavs nākamos startus. Paldies. Cerams, redzēšu tevi arī kādreiz trenera lomā. Nu, gan jau. Gan jau kādreiz. Jā. Paldies. Paldies.